Sveiks, brīnišķīgais klausītāji raidierakstā, tāpēc, ka traumēts. Šis ir raidieraksts, kurā var uzzināt viegli saprotamu informāciju par to, kā ikdienas dzīvē izskatās un tiek piedzīvotas psiholoģiskas traumatizācijas sekas. Es esmu Vita Kalniņa, psiholoģe un psihoterapijas speciāliste, un arī vairāku grāmatu autore. Es ceru, ka šī informācija mazinās kauna un vainas sajūtas par dažādiem simptomiem un sniegs kaut nelielu atvieglojumu tiem, kas savā dzīvē piedzīvojuši dažādas psiholoģiskas traumas. Atpazīt un saprast ir viena no pirmajiem soļiem dziedināšanās ceļā. Tad nu ņemu tevi pie rokas un speram šos soļus kopā. Sveiks, brīnišķīgais klausītājs! Šī ir jau 5. epizode šajā podkāstā, un tā kā ir svētku laiks, pirms svētku laiks, un tomēr man liekas jau pa īstam tāds svētku laiks, jo rīt ir Ziemassvētku vakars, un gan jau, ka kaut kādas pēdējās lietas, pēdējie sagatavošanās darbi tiek apdarīti šobrīd, tad diez vai tev gribēsies iedziļināties kādā ļoti sarežģītā vai smagā traumu tematikā, un es vēlos ar tevi parunāt par kaut ko, kas iespējams arī tevi šobrīd nodarbina. Katrā ziņā tas šai laikā parasti nodarbina daudzus manus klientus, kā pārdzīvot, kā izdzīvot to intensīvo laiku, kāds šajā posmā svētku laikā tiek pavadīts kopā ar ģimeni, izcelsmes ģimeni lielākoties. Izcelsmes ģimeni, tātad tā ģimene, no kuras mēs nākam, kas nozīmē vecāki, vecvecāki, brāļi, māsas, tantes, onkuļi un tā tālāk. Tātad ģimene, kuru mēs neesam izvēlējušies, kurā mēs esam piedzimuši, ienākuši un kurā visticamāk esam arī uzauguši. Un šobrīd, ja tu esi jau pieaugušais, kurš ir devies tālāk savā dzīvē, iespējams, ka gaidi šo svētku laiku ar dažādām jūtām. Varbūt, ka ir kaut kāds prieks gaidot svētkus un vienlaikus arī bažas vai pat bailes, kā vispār šo laiku izturēt. Un lielākoties šīs bažas, bailes saistītas tieši ar daudz pavadāmu laiku kopā ar cilvēkiem, ar kuriem pēdējā laikā varbūt nemaz tik daudz vairs netiecies. Un viena lieta, ko tiešām esmu dzirdējusi daudz no saviem klientiem un ko viņi ir novērojuši, ka lai cik ļoti varbūt tu esi jau ar sevi strādājis un esi mainījies un esi sevi iekšēji stiprinājis un tiešām savā dzīvē kā pieaugušais, neatkarīgs pieaugušais jūties gana labi. Tu vari tikt galā ar dažādām jūtām, dažādām sarežģītām stresa situācijām un regulēt savas emocijas, bet tad, kad tu nonāc šajā vidē, kur ir cilvēki, ar kuriem tu esi pavadījis kopā savu bērnību, pēkšņi nekas vairs tik labi nedarbojas. Pēkšņi tu nevari vairs būt tas pieaugušais, kas tu esi, savā darbā, mācībās, kopā tikai ar savu partneri vai ar ģimeni, kur ir tavu bērni iespējams. Kaut kā tas viss vairs nav tik vienkārši. Tu iekrīti kaut kādās jūtās un tādos emocionālos stāvokļos, kuri šķiet ir daudz grūtāk vadāmi un piedzīvo arī, tādu bezpalīdzību. Iespējams, ka kaut kas tāds tev arī ir pazīstams, un ja tā, tad es mēģināšu pastāstīt šajā epizodē mazliet vairāk par to, kā tad tas veidojās šīs situācijas, kāpēc tā notiek un kā tu tomēr varētu mēģināt sev palīdzēt. Sākšu ar to, ka svētku laiks, protams, ir laiks, kurš asociējas ar to, ka ir jābūt kopā, ir jāpavada laiks kopā ar ģimeni. Un savā ziņā arī varbūt tas tāds stereotips, bet, ja esat redzējuši kādas Ziemassvētku filmas, tad ļoti, ļoti bieži, protams, tas stāsts ir par to, ka cilvēki dodas Ziemassvētkos mājās, lai kur arī tās mājas būtu, dodas pie saviem vecākiem vai uz to vietu, kur ir izauguši. Protams, reizēm viņi arī visus aicina pie sevis uz savām mājām, un
uzņem varbūt brāļus, māsas ar savām ģimenēm un savus vecākus un vecvecākus. Tā arī mēdz būt, bet tomēr tā ideja ir, ka visa ģimene sanāk kopā un ka, tiek uzskatīts tas kaut kādā ziņā ir normāli vai pareizi. Iespējams, ka jau šis stereotips kaut kā rada tādas pretrunīgas jūtas, kad gribas varbūt dumpoties, negribas darīt tā, kā ir pareizi, negribas braukt uz tām mājām un negribas arī aicināt visus viņus pie sevis, gribas varbūt beidzot piedzīvot tādus svētkus, kuros nav kaut kādi ierastie konflikti vai ierastās ņemšanās pa kaut kādām lietām, lai cik labi kas būtu noorganizēts, bieži vien jau ir skaidrs, nezinu, kurš pirmais saēdīsies, kurš pirmais sadzersies, kurš ar kuru sastrīdēsies, kurš uz kuru apvainosies. Ja šie ģimenes modeļi gadu laikā jau ir atstrādāti un citreiz tik ļoti negribas to visu piedzīvot un atkārtot un liekas, vai tiešām man ir jāsabojā savi svētki. Protams, ka ģimenes ir dažādas un iespējams, ka pie savas ģimenes tu dodies ar prieku un patiku un tiešām varēs tur atpūsties, bet arī tad, ja jums ir labas attiecības, vienalga ir kaut kādi modeļi, kuri tomēr rada tādu apjukumu, ja? Un par to es arī tālāk šodien vēl runāšu. Lai arī ir pieņemts, ka visi dodās mājās Ziemassvētkos, vai arī, kā es teicu, aicina pie sevis, tātad tiekās Ziemassvētkos, ģimenes tiekās Ziemassvētkos, lai arī ir tā pieņemts. Vispirms es gribu teikt, ka tas nav nekas obligāts, un jebkurš pieaugušais drīkst izvēlēties, kā viņš svin savus svētkus, neatkarīgi no tā, ka kādam citam varbūt ir kādas gaidas, ka kāds cits ir iedomājies, ka vajag savādāk, un ka tā ir pierasts, un tā taču vienmēr notiek, un ka kāds cits varbūt apvainosies par to, ka tu pieņemsi lēmumu šoreiz svinēt savādāk, šoreiz netikties, šoreiz parūpēties vairāk par sevi, novilkt kaut kādas robežas. Tev ir tādas tiesības to darīt. Katram pieaugušajam ir tādas tiesības, un, ja godīgi, es domāju, pat reizēm varbūt ir labāk novilkt šīs robežas un izturēt tad kaut kādu tādu negāciju vilni, kas nāk varbūt par to, kā tu uzdrošinies un kā tu uzdrīksties, nekā iekrist tajā visā, kas reizēm nozīmē daudz smagākas emocijas, daudz grūtākas situācijas ar atskaņām, pēc tam arī vēl pat varbūt nedēļu, mēnešu garumā. Bet, protams, ka tas ir absolūti individuāls lēmums, kas ir jāpieņem katram pašam, ko es priekš sevis vēlos šajos Ziemassvētkos, kā es vēlos justies un kā es noteikti nevēlos justies, un ar ko es vēlos būt kopā, un ar ko es šoreiz nevēlos būt kopā, un varbūt tikai piezvanīšu, vai aizsūtīšu kartiņu, vai aizsūtīšu kādu dāvanu, nezinu, ielikšu pakumātā, aizsūtīšu, vai varbūt pat vispār nekontaktēšos šajos Ziemassvētkos, jo ir sajūta, ka ir gana, ka es vairs negribu pildīt pienākumu attiecībās ar kādu cilvēku vai cilvēkiem, kur iespējams pret mani nemaz nav ne tik laipni, ne tik labi izturējušies un varbūt pat kaut kādā ziņā bijuši arī vardarbīgi manā bērnībā. Ja tas īpaši attiecās uz tādām ģimenēm, kur tiešām vecāki nav piemērot rūpējušies par saviem bērniem, ir radījuši viņiem arī dažādas ciešanas, bet šobrīd, tad, kad bērni ir pieauguši, vecāki pieprasa, lai bērni ar viņiem tiekās, lai bērni par viņiem rūpējas, ir kopā, lai gan sajūta šajās attiecībās galīgi nav tāda, ka to gribētos. Ja tas ir tā tavā gadījumā, ja tu esi piedzīvojis, tā kā lietošu to vārdu, tomēr traumatisks pieredzes savā bērnībā, un joprojām šī nepārstrādātā enerģija ir kaut kur starp jums, ja šīs atmiņas, šīs pieredzes, tad, citreiz labākā lieta, ko darīt, ir tiešām nodistancēties, pasargāt sevi no tā, jo nekas mūs netrigerē tik ļoti,
kā cilvēki, kuri ir mums šīs traumatiskās pieredzes radījuši. Ja, ko tas nozīmē? Nozīmē, ka ja tiešām tavā bērnībā ir radušās traumatiskas pieredzes attiecībās ar taviem vecākiem, viņi ir, es nezinu, bijuši fiziski agresīvi, viņi ir tev pēruši, viņi ir tev kaut kā sodījuši, viņi ir tev pazemojuši, apsaukājuši, lamājuši, nezinu, dzinuši ārā no mājas, vēl visādos veidos tiešām vardarbīgi izturējušies. Jā, tu esi šobrīd izaudzis kā pieaugušais un savu dzīvi iespējams pietiekami arī veiksmīgi sakārtojis, bet pat, ja tev izdodas tava dzīve ārpus savas ģimenes, ārpus tās vietas, kur tu uzaugi pietiekami labi, tad tieši kontakts ar šiem cilvēkiem, kur tev šīs pieredzes ir radījuši, var tevi pēkšņi atmest atpakaļ šais traumatiskajās atmiņās, un tu vari justies atgriežoties mājās un kopā ar šiem cilvēkiem, ar vecākiem, arī brāļi un māsas, ja reizēm arī viņi varbūt ir bijuši vardarbīgi vai vecvecāki, viņi var pēkšņi tikai caur savu klātbūtni pacelt augšā šīs pārdzīvotās šausmas, ka viņas var šķist, ka es piedzīvoju to atkal, un tad jau iespējams, ka tu reaģē no šīs vardarbības pieredzes izejot, ja, un tad jau tā ir varbūt arī ir upura loma, kurā tu iekrīti, vai no upura pārēj arī pats tādā vardarbīgā modelī, ja, ko mēs reizēm mēdzam darīt, ka tad mēs paši mēģinam izturēties līdzīgi, kā pret mums izturējās, ja arī kliedzam, pazemojam, apsaukājamies. Un tā jau tad ir tāda traumatiska attiecība dinamika, kas, nevienam nav patīkama, nav vēlama, un protams, ka sāpina mūs tikai arvien vairāk, un arvien vairāk šīs traumatiskās pieredzes nostiprina. Tāpēc, ja tev ir šādas nepārstrādātas lietas joprojām ar savu ģimeni, tad es teiktu, ka kamēr tu pārstrādā šīs traumatiskās pieredzes, piemēram, dodoties psihoterapijā, tikmēr kādu laiku arī būt tādā distancē no šiem cilvēkiem var būt palīdzoši tavā dziedinošanās procesā, un arī viņiem tas noteikti būs palīdzoši, ka jūs neturpināsiet šo traumatisko attiecību dinamiku. Tātad pirmkārt izvēle, ja? Braukt, nebraukt, kā būt. Bet nav jau obligāti jāpiedzīvo tādas pavisam smagas vardarbīgas pieredzes, lai vienalga mēs kaut kā nelīdz galam justos kopā ar šiem cilvēkiem, ar kuriem mēs esam uzauguši. Un, ko tas īsti nozīmē un kā tas izskatās? Reizēm varbūt arī tu esi novērojis, kad kāds no taviem paziņām vai kolēģiem vai kaut vai partneris, kāds pieaugušais, kas ir tev kaut kur tur pat tuvumā, tad, kad viņš vai viņa sazvanās ar kādu no saviem vecākiem, tur pietiek tiešām tikai sazvanīties. Un kad šī saruna beidzās, tu paskaties uz viņu un liekas, ka tur ir kā drusku cits cilvēks. Iespējams, izmainās ķermeņa, stāja, poza, sejas izteiksme, balss, intonācija. Reizēm tas cilvēks pilnīgi ir tāds sašļucis, sarāvies, pēkšņi viņš runājas, nezinu, kaut kādā bēdīgā vai varbūt gluži otrādi tādā agresīvā balsī. Varbūt viņš vai viņa runā kā mazs zēns vai maza meitene vēl kādu brīdi, kad šī saruna ir beigusies. Un tā kā liekas, kas tas tāds tagad bija? Ja, tikko te bija pieaugušais, bet pēkšņi te tāds tā kā bērns liela pieauguša cilvēka ķermenī. Un bieži vien jau arī, ja tās sarunas nav pārāk garas un pārāk problemātiskas, tad arī šie pieaugušie ir iemācījušies atnākt atpakaļ atkal savā pieaugušajā es, un tomēr tā pārēja, tā pārmaiņa var būt diezgan uzkrītoša. Protams, ja mēs tam vispār pievēršam uzmanību un aizdomājamies par to. Kas īsti notiek? Kas tas ir? Te ir runa par to, ka
kontakts ar šiem cilvēkiem, ar kuriem kopā mēs esam uzauguši, var triggerēt mūsos ne tikai šīs traumatiskās pieredzes, bet arī, teiksim tā, maigākus pārdzīvojumus, kuri vienalga ir kaut kā mūsos noglabājušies mazliet atsevišķi no mūsu šā brīža pieaugušā cilvēka es, un to mēdz saukt par iekšējo bērnu. Tās ir šīs iekšējā bērna pieredzes, iekšējais bērns, kurš tiek triggerēts kontaktā ar vecākiem, brāļiem, māsām, vecmāmiņām, vectētiņiem. Es pēkšņi kaut kā sāku reaģēt, it kā, nezinu, man būtu 3, 7, 12, 15, vienalga cik gadu, atkarīgs, protams, arī no tā, kurā vecumā varbūt tās es piedzīvoju kaut kāds sarežģītāks tieši posms dzīvē, tīpaši kontaktā ar šiem cilvēkiem, un lai arī es šobrīd sen jau esmu cits cilvēks. Jā, man ir cits vecums, un es patiešām gana labi varu no šīs pieaugušā daļas pieņemt lēmumus savā dzīvē, rīkoties savā dzīvē, veidot attiecības. Man iekšā ir arī šis iekšējais bērns, kurš tiek it kā izvilkts priekšplānā tikai no tā viena, ka es nonāku kontaktā ar šiem saviem bērnības cilvēkiem. Un no vienas puses jau it kā kas tur tāds, ja? Ja tas man ļoti netraucē un neapgrūtina, varbūt lai ir, ja? Bet reizēm tas ir tā, ka es pēkšņi arī pilnīgi piedzīvoju savu pašvērtējumu, daudz tādu zemāku, sliktāku. Man liekas, es daudz mazāk varu ietekmēt savā dzīvē. Es piedzīvoju tādu bezpalīdzību, es piedzīvoju tādu sevi pilnīgi citādāk nekā man gribētos un kur es jau esmu bijis. Un tas tālāk, kas notiek, es kļūstu iespējams arī dusmīgs par to. Jo ir skaidrs, ja es kontaktā ar kādu cilvēku kļūstu par to cilvēku, kāds es nevēlos būt un kāds es vairs neesmu, es varu tiešām uz viņu par to dusmoties, kāpēc viņš savā ziņā liek man tā justies. Protams, neviens nevar likt nevienam tā justies, bet es reaģēju uz viņu šādā veidā. Vēl viena lieta, un skaidrs, ka tas notiek ne tikai sazvanoties, bet te jau arī es tagad pārēju pie tā, kas notiek, kad mēs arī esam aizbraukuši ciemos vai tiekamies ar šiem cilvēkiem. Pilnīgi neapzināti šie cilvēki mudina mani atkal ieņemt to lomu, kāda man bija šajā ģimenē, kurā es augu, un neapzināti viņi, varētu teikt, man tā kā iespiež arī tajā uzvedībā un tajās reakcijās, kādas man bija ģimenē, tad, kad es dzīvoju ar viņiem kopā. Un, es nezinu, kas tās varētu būt. Piemēram, es biju bērns, kurš vienmēr darīja blēņas, visu skaitināja, visiem krita uz nerviem, nezinu, ko tur visus bakstīja, pārtrauca, kaut ko viņiem tur sabojāja, vismaz tādā veidā es zināju, ka es varu dabūt uzmanību, ka caur to es varu būt īpaši savā ģimenē, piemēram. Un iespējams, ka tagad es esmu izaudzis par pieaugušo, kas ir, izveidojis pietiekam labu karjeru un daudz ko dzīvē sasniedzis, un ar mani citi arī rēķinās, un es esmu nopietnis, nobriedis pieaugušais. Bet tikko es atgriežos mājās, pēkšņi es atkal sāku uzvesties tā kā tas bērns, kurš visus besīja un visus kaitina un kaut ko grib sabojāt, vai pat nevis grib sabojāt, bet netīšām, nemitīgi it kā kaut ko sabojā, un šis netīšām arī, bieži vien norāda šo neapzināto lomu, kurā mēs tiekam neapzināti ievirzīti kontaktā ar šiem cilvēkiem. Un kas arī interesanti, jo vairāk ir ģimenes locekļu, tātad, jo lielāka ir ģimene, jo grūtāk ir tam turēties pretī. Tātad, pat ja mans pieaugušais es jau liekas ir tiešām tik stiprs, ka es varu visu kaut kam noturēties pretī un robežas novilkt, vismaz 1-1 ar mammu runājot, man jau sanāk novilkt robežas, un ar tēti arī sanāk 1-1, bet te, ka viņi ir visi, mamma, tētis, 2 māsas, brālis un varbūt vēl vecmāmiņa, tad gan man vairs spēka nepietiek, un es
esmu tas bērns, ar kuru tad, viņi apietās kā iepriekš, viņi apgājās, un es arī patiešām, neapzināti, es nezinu, kāpēc, bet es arī viņus provocēju, es arī reaģēju tā, kā tas toreiz notika. Tam ir vēl viena daļa šim mehānismam. Skaidrs, ka arī man ir kaut kāds priekšstats par citiem maniem ģimenes locekļiem ļoti līdzīgi kā viņiem par mani, ko es esmu izveidojis savā bērnībā. Man ir priekšstats par saviem vecākiem, kurš nāk no tā laika, kad es vēl ar viņiem dzīvoju kopā un kad es biju bērns, man ir priekšstats arī par savām māsām, brāļiem, arī lielākoties no tā laika, kad viņi vēl bija bērni, ir tīpaši, ja šobrīd mums nav ļoti intensīvas attiecības, intensīvs kontakts. Un loģiski, ka es no viņiem arī gaidu, ka viņi joprojām būs tie paši cilvēki, kurus es iepazinu toreiz. Un šīs manas gaidas atkal neapzināti kļūst par tādu tā kā spiedienu, kuru neizturot, arī šie cilvēki reaģē līdzīgā veidā, kā viņi to toreiz ir darījuši. Un mēs it kā reinscenējam to ģimenes situāciju, kura varbūt kādreiz tiešām bija tāda, un tad viņai bija atbilstošs laiks un vieta tādai būt, bet tagad, kad mēs esam bērni pieauguši un vecāki jau pilnīgi arī citā, gan savstarpējo attiecību fāzē, gan savā attīstības fāzē, tas šķiet reizēm arī diezgan neadekvāti, kas tur savā starpā var notikt. Interesanti, ka līdzīgi mēs to piedzīvojam arī ar saviem ilgiem draugiem. Ja jums ir kādi draugi, kurus varbūt jūs pazīstat, es nezinu, no agriem skolas laikiem vai pat bērndārs laikiem, tad kopā arī ar viņiem jūs pēkšņi varat kļūt par tiem, man gribas tomēr lietot vārdu bērniem, kas jūs bijāt savu laiku un reaģēt līdzīgi, kā jūs to darījāt to brīdi. No vienas puses tajā ir arī savs šarms, protams, jo šie draugi var atgādināt jums arī daudz ko priecīgu, ko jūs kopā varējāt piedzīvot, atgādināt jums arī to iekšējā bērna daļu, kas, reizēm mēs viņu saucam par saules bērna daļu, jeb tādu dzīves priecīgo daļu, kura bērniem mēdz būt dabiska, ka viņi visādos sīkumos, niecīgās lietās, nodarbēs atrod prieku, un turpina šīs lietas darīt un turpina priecāties. Un tas, ja mēs satiekam arī kādus cilvēkus, kas mūs pazina bērnībā, protams, var būt patīkam atcerēties šo. Grūtāk ir tad, ja mēs atceramies kādas savas lomas vai reakcijas, kas nebija tik patīkamas un kas uzlika mums arī savā ziņā kaut kādu slogu. Un tajā, ka tu tiec ielikts tai savā vecajā lomā un it kā uz tevi skatās kā uz to cilvēku, kas tu biji kādreiz, nevis uz to cilvēku, kas tu esi šobrīd. Tā sajūta var būt, ka mani tā pa īstam neredz, nedzird un nesaprot. Un šī, protams, ir tāda ļoti nepatīkama sajūta, ir tīpaši, ja runa ir par tuviem cilvēkiem, no kuriem tev lielākoties gribētos saņemt gan to, ka viņi tevi ierauga, ka viņi priecājas par tevi, ka viņi iedziļinās, ka viņi saprot vai cenšas saprast. Tās ir tādas dabiskas ilgas no tuvajiem cilvēkiem saņemt šādu apstiprinājumu, taču tā kā viņi skatoties uz tevi redz kaut ko pavisam citu, respektīvi to, ko viņi ir redzējuši kādreiz skatoties uz tevi, tad tas arī var kļūt par tādu aizvainojumu, arī ievainojumu savā ziņā. Un kas notiek tad, kad mēs aizvainojamies, kad nejūtamies redzēti un dzirdēti, mēs bieži reaģējam ar pretestību, dusmām, un tas ir viss pilnīgi pretējs tam, kas būtu nepieciešams, lai svētkos piedzīvotu tuvību, patiesas, dziļas sarunas, ko gribētos arī klausīties otrā,
katrā cilvēkā, kur gribētos pateikt kādas siltas, patīkamas lietas, kur gribētos piedzīvot pateicību par to, ka mēs viens otram esam. Jā, it kā jau Ziemassvētki ir par šo, par tuvām dziļām attiecībām, ja, par pateicību, par dāvanām un dāvanas. Es domāju, tādā izpausmē, ka dāvana nozīme ir parādīt otram, ka es vēlos ar tevi uzturēt attiecības, man rūp mūsu attiecības, un ar šo es tev arī to apliecinu. Tad, jā, reizēm varbūt tā formālā dāvana daļa notiek, bet šī dziļuma nav. Un tas atstāja tādu ļoti nepatīkamu pēcgaršu, arī pēc svētkiem, ka liekas, vai tiešām tas bija vajadzīgs, vai tiešām tādiem ir jābūt šiem svētkiem. Arī jautājums par to, varbūt manā ģimenē kaut kas nav normāli vai pareizi, varbūt ar mani kaut kas nav normāli vai pareizi, varbūt man ir dīvaina ģimene, ka es jūtos tā, ka es esmu svešinieks savā ģimenē, un kad viņiem nemaz nerūp, kāds es esmu un kas ar mani notiek. Iespējams, ka tā bilde nav tik melna, kā tu viņu mālē tajā brīdī, bet runa vairāk ir par šiem vecajiem modeļiem, kuri neapzināti vienkārši tiek atkal atgriezti dzīvē. Un tas, ko tu vari darīt saistībā ar šo, pirmā lieta, joprojām tā pati, kuras jau arī iepriekšējās epizodēs esmu minējusi, apzināties to. Apzināties to, ka šādas pārneses ir dabiskas, normālas, ka iespējams tie pārējie skatās uz tevi, kā tev būtu 5 gadi vai 7, vai es nezinu, cik tu jūties tajā brīdī, tai sajūtā arī diezgan liela taisnība, ja? Varbūt tev iekšēji pajautāt, cik vecs bērns es šobrīd jūtos šajā situācijā. Un pajautā arī sev, ko tu redzi tagad savā māsā, cik veca viņa tev izskatās vai sajūtās, un savā mammā, savā tētī, kurā situācijā tu esi šobrīd atgriezies. Un tad, kad tu vari to saprast, apzināt, tad atkal apzināti var censties pārcelt sevi uz šeit un tagad, cik tev pa īstam ir gadi, kas tu esi pa īstam, kas pa īstam ir tavi tuvinieki, un vairāk sākt tad arī sarunās ar viņiem koncentrēties arī uz viņu šā brīža dzīvi, uz to, kā viņiem šobrīd dzīvē klājās, ko viņi piedzīvo, kā viņi jūtās, pēc kā viņi ilgojās. Tātad vairāk visiem pārcelties uz šeit un tagad, tādā veidā cenšoties tomēr sevi pasargāt no šīm vecajām pārnesēm, kas reizēm tiešām var atsvešināt. Un tas tad bija par tām gaidām, kas tavai ģimenei varētu būt pret tevi. Starp citu, tu drīksti arī ļaut savai ģimenei vilties sevī, tev nav jāpiepild visas viņu gaidas par to, kādam tev ir jābūt, par ko tev ir jākļūst, un arī kas tev būtu jādara svētkos, ja? Šo es vēlreiz gribu uzsvērt, bet mazliet arī gribu vēl parunāt par to daļu, kas attiec par tavām gaidām no viņiem. Un, protams, ka katram mums uzaugot, kā bērniem ir kaut kādas vajadzības, kuras arī netiek apmierinātas. Tas ir normāli. Ir vajadzības, kuras cerams tomēr tiek arī apmierināts, ka nebija gluži tavā bērnībā tā, ka vispār nevienas vajadzības neapmierināja, ka palika kādas neapmierināts, kāds bija apmierināts. Šīs neapmierinātās vajadzības, viņas kļūst pēc tam par tādām nepiepildītām vēlmēm, ja, tādām visas dzīves garumā, iespējams, es varu turpināt just to, cik ļoti es pēc tā ilgojos. Par kādām vajadzībām es runāju? Piemēram, tā ir vajadzība pēc mīlestības, ja, lai mani mīl, lai mani pamana, lai mani atzīst, arī lai mani pasargā, lai par mani parūpējas, nezinu, uzstājas ēst, atnes, iedod, pasēž blakus, kamēr es pādu, piemēram, ja? It kā liekas tādas varbūt bērnišķīgas vēlmes tajā brīdī, un tiešām arī pieaugušiem cilvēkiem viņas var būt, kas bieži nāk no tās bērnības, kur nevienmēr tas bija iespējams. Varbūt tu biji bērns, kurš diezgan daudz viens pats pavadīja laiku mājās, un tev bija pašam jāuztais sev kaut kas ēst, vai arī bija kaut kas atstāts, bet tev bija bail uzsildīt, un tad tu ēdi kaut ko augstu, un varbūt pat taisno no katla, un tik ļoti ilgojies, kaut kāds tev būtu pagatavojis siltu ēdienu, pasniedzis un pasēdējis ar tev kopā tajā. Jā, šādā veidā šīs neapmierinātās vajadzības mūsos nostiprinās, un
kā pieauguši cilvēki, mēs ik pa laikam atkal piedzīvojam, ka mēs kaut ko tādu vēlamies, un kas ir svarīgi arī saprast, ka ja bērnībā tā bija vajadzība, ko vajadzēja iespējams apmierināt manai mammai, un viņa kaut kādu iemeslu pēc nevarēja šo vajadzību apmierināt, tad pieaugušo vecumā bieži vien mēs šo vajadzību apmierināšanu neapzināti pārnesam uz savu partneri. Mēs sākam gaidīt no partnera, ka tad viņš vai viņa darīs šīs lietas priekš manis, kuras es ilgojos tagad saņemt vai piedzīvot, un tur, protams, arī ir zināma problēma, jo partnerim nav jāaizstāja mans vecāks, mamma, tētis, ja, un nav jāveic šī funkcija, partneru funkcija pilnīgi cita, un partneru attiecība loma un uzdevums ir pilnīgi citi. Lūk, svētkos būtu svarīgi, pirms tu dodies pie savas ģimenes, un droši vien arī kopā ar savu partneri jūs svinat šos svētkus, un varbūt jūs dodaties pie viņa ģimenes, un arī viņa ģimene var tevī triggerēt kaut kādas lietas, kas nāk tev no tavas ģimenes, lai cik tas nebūtu jocīgi, bet tā tas notiek. Es parasti savām klientēm saku, ka nabaga vīrmātes bieži vien dabū visu to, ko mammas tā arī nekad nav dabūjuši dzirdēt, jo vienkārši svešākam cilvēkam ir vieglāk izreaģēt kaut kādas lietas. Lūk, pirms tu dodies uzdot savu jautājumu, kādas vēlmes ir manam iekšējam bērnam, ko es vēlos, kas nāk man līdzi no bērnības, es nezinu, ko es tur gribētu lai man tur ir, silti saklāta gultiņa, kur es vienmēr varu ielīst, kad vien es vēlos, un tad, kad es tur ielienu, lai viss man liek mierā, lai man tur nekas nav jādara, lai man visu pienes klāt, lai man ir daudz dāvanas, lai ir kāds pārsteigums, par ko man ir prieks, piemēram, ja, un noteikti tur var būt vēl visādas citas vēlmes, un pret ko tad šīs vēlmes tiek vērstas? Es lūdzu ļoti godīgs un godīga tajā, kad tu atbildi, no kā tu gaidi šo? Tu gaidi varbūt joprojām no savas mammas, joprojām no sava tēta, un tā tas var būt. Mēs bieži vien turpinam gaidīt kaut ko, ko bērnībā neesam saņēmuši, lai gan jau sen saprotam, ka visticamāk nekad arī nesaņemsim, bet tās cerības jau turpinās, un mēs turpinam dusmoties uz saviem vecākiem, ka arī tagad viņi mums to neiedod. Piemēram, tētis, kurš nekad nav mācējis ar mani tā īsti parunāties, kurš nekad nav mācējis uzdot kādu tādu patiesu jautājumu, kā tev klājas, un nekad nav mācējis arī pastāstīt, kā viņš jūtas, un vienmēr ir tā cerība, varbūt šajos svētkos beidzot es to piedzīvošu, vai tiešām iet ar šādām gaidām svētkos būt prātīgi. Es teiktu, ka ja tu negribi sev sabojāt svētkus, tomēr labāk nē. Un, ja tās gaidas varbūt ir vērsts pret tavu partneri, ka beidzot viņš nebūs darbā, beidzot viņš būs ar mani kopā, un beidzot mums būs kopīgs brīvdienas, un tagad gan es visu laiku tā esmu rūpējusies varbūt par viņu, un tagad gan viņš beidzot man kaut ko pagatavos un pienesīs, un nē, viņš arī apguļās un gaida, ka tu viņam kaut ko pienesīsi, piemēram. Un arī ir ļoti daudz dusmu un aizvainojumu šajās situācijās. Bet tad, kad tu esi atbildējusi uz jautājumu, pret ko šīs vēlmes tad ir vērstas un godīgi arī pareflektējas, tad aicinu tevi nonākt atpakaļ pie tā, ka vienīgā īstā un pareizā adrese, uz kurieni sūtīt savas vēlmes un savas vēstules Ziemassvētku vecītim, esi tu pats. Lai cik tas arī varbūt nebūtu skumji vai bēdīgi, vai dusmas nāk par to, kāpēc es vienmēr, tad tā tas dzīvē ir iekārtots. Tad, kad mēs esam pieauguši cilvēki, tad vienīgais cilvēks, kurš ir atbildīgs par to, lai manas vajadzības un vēlmes būtu apmierināts, esmu es pats. Skaidrs, ka ir jauki, ka es arī kaut ko labu, foršu, mīļu varu saņemt no kāda cita, vai lai tas būtu man mamma, tētis vai mans partneris, bet ļoti, ļoti būtiski, ka tas nenotiek tāpēc, ka es pats no sevis vai pati no sevis nevaru saņemt neko. Vai ka es vispār iztēlojos, ka es drīkstu nerūpēties par sevi, neuzņemties atbildību par sevi, bet visiem citiem ir pienākums rūpēties par mani un piepildīt manas vēlmes un vajadzības. Ja es eju ar šādām gaidām svētkos, tad skaidrs, ka tie man būs pilni ar sarūktinājuma un vilšanās, nopūtām, vaidiem un asarām. Un es no sirds tev vēlētu, lai tev tā nav.
lai tu tomēr spēj arī priecāties svētkos un lai tu pati sev esi vislabākais sabiedrotais šajā klusajā laikā, šajā laikā, kur var piedzīvot tuvas attiecības un var arī nepiedzīvot tuvas attiecības, bet ja tu piedzīvos tuvas attiecības vismaz ar sevi, tā tiešām būs jau ļoti, ļoti liela dāvana. Lai tev izdodas satikt sevi, pietuvoties sev, un es ticu, ka arī pārējie līdz ar to uz tevi jau skatīsies daudz skaidrāku skatu, daudz vairāk redzēs tevi patiešām šodien šeit un tagad, nekā tevi kaut kad tur no pagātnes. Nu tā, es ceru, ka tev noderēja šī sērija par svētkiem, ka tu būsi gatavs un gatava doties vai arī nedoties pie savas ģimenes. Un ja tu vari kaut ko paņemt sev no tā, tad lūdzu atstāj arī savu vērtējumu par podkāstu tepat pie podkāstu, tur var ielikt zvaigznītes un novērtēt, ka tu uzskati šo par kaut ko noderīgu, vērtīgu. Tas palīdzēs arī mums sasniegt vairāk klausītājus. Un jā, es, protams, būšu ļoti, ļoti pateicīga un priecīga, ja arī tu savos sociālos tīklos padalīsies par to, ka ir tāds raidieraksts un ka tas varbūt vēl kādam citam var arī palīdzēt. Lai tev brīnišķīgi svētki tieši tādi, kādus tu viņus vēlies, un mēs tiekamies ar tevi jaunajā gadā.